ir lieta, par ko es nebiju iedomājusies līdz šim brīdim, tas man ienāca prātā burtiski nu pat, parādīt vietas, kur tad tiešām vajadzētu likt pūderi un kur tas ir akūti nepieciešams. Tātad, tad, kad mēs pūderējam, svarīgi ir kas piere, deguns, šī zona un zods. Šīs ir zonas, uz kurām tu pilnīgi noteikti vari likt pūderi, taču ir produkts, par kuru iespējams tu nemaz nezini, vai neesi mēģinājis. Ir produkts, kas skaitās matējošās salvetes. Kādas tad ir viņu priekšrocības? Tev nav jānēsā līdzi pūderi sota. Tu vari iztikt ar vienu šādu te papīrīti. Šo papīru mēs uzliekam konkrētā zonā, tur, kur tev ir pastiprināts segums, jeb izveidojusies taukainā plēvīte. Visbiežāk, piemēram, viņa ir arī šī te zonā zem acīm, kur traucē bieza pūdera kārta, jo tad ir ļoti labi redzams, ka tur ir kaut kas par daudz salikts un viss aiziet krunciņās. Tad šie papīrīši, kas ir matējošās salvetes, ļoti labi strādā tajās zonās, kuras ir plānas un jūtīgas, jo viņas neveido kārtu, taču noņem lieko segumu. Reku, redzi? Noņemam lieko un izmetam ārā. Viņš nosusina uzsūt segumu, nebojājot tavu meikapu. Nomatējam, nosusinam, neveidojot kārtu un izmetam papīrīt izlietoto ārā. Ātri, vienkārši un praktiski.